Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šajā dienā mēs pārdomāsim Dieva vārdus no apustuļa Pāvila pirmās vēstules Tesaloniķiešiem 2. nodaļas. Brāļi, jūs paši zināt, ka mūsu apmeklējums pie jums nav bijis veltīgs. Patiešām, kā jūs zināt, pirms ierašanās pie jums mēs pazemoti un ciešanām pakļauti Filipos smēlāmies drosmi Dievā, lai pārvarotu milzu pretestību, sludinātu jums Dieva evaņģēliju. Mūsu mudinājums nenāk no maldīšanās, un tam nav negodīgu vai viltus nolūku. Bet kā Dievs mūs pārbaudīja, lai uzticētu mums evaņģēliju, tā arī mēs runājam, necensdamies izpatikt cilvēkiem, bet gan Dievam, kas ir mūsu sirdžu pārbaudītājs. Jūs labi zināt, mēs nekad neesam nākuši ar glaimiem vai alkatības dzīti. Dievs tam ir liecinieks. Ne arī, lai gūtu slavu pie cilvēkiem, pie jums vai pie svešiem. Ja arī mēs kā Kristus apustuļi varējām izmantot savu ietekmi, tomēr jūsu vidū mēs bijām pavisam lēnprātīgi, gluži kā barotāja māte mēdz samīļot savus bērnus. Pēc jums ilgodamies, mēs apņemamies dalīties ar jums ne tikai Dieva evaņģēlijā, bet arī savās dvēselēs, jo jūs mums esat kļuvuši mīļi. Āmen. Mīļais Kungs un Dievs, mēs Tev sakām slavu un pateicību, ka Tu dāvini mums Tavu vārdu dāvanu. Tavos vārdos ir dzīvība, spēks un žēlastība. Mēs lūdzamies, lai Tu vairo mūsu ticību, ka mēs šīs dāvanas satveram. Svētī mūsu patiesībā, jo Tavs vārds ir un paliek mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Šodien mūsu kopīgajām pārdomām es esmu izvēlējies tekstu no apustuļa Pāvila pirmās vēstules Tesaloniķiešiem. Varbūt, ka šeit jāsaka ir precīzāk Tesaloniķiešu draudzei. Pāvils rakstīja vēstuli draudzei, nevis Tesalonīku pilsētai. Bet šeit jautājums, kāpēc tas mums būtu tik svarīgi? Kāpēc mums šodien būtu svarīgi pārdomāt apustuļa Pāvila vārdus? Atbilde ir diezgan neparasta, un to es ieraugu mūsdienu teoloģiskajā domā. Proti ļoti bieži man pārņem sajūta, ka daudzi cilvēki vēlas nodalīt mūsu kungu Jēzu no apustuļa Pāvila. Jēzum sakām jā, bet apustulim Pāvilam nē. Nu, ja ne galīgi lielu un treknu nē, tad viņa vārdus kaut kā pakārtot Jēzus vārdiem. Bet šeit šāda pakārtošana un sakārtošana nedara. Tāpēc, ka apustulis Pāvils jau nenāca ar kaut kādu savu atklāsmi, bet kā viņš, piemēram, izceļ vēstules Galatiešiem ievadā, viņš nav cilvēku vai kāda atsevišķa cilvēka sūtīts, bet caur Jēzu Kristu un Dievu Tēvu, kas viņu augšām cēl no mirušajiem. Tādējādi mēs varam droši sacīt, ka apustuļa Pāvila vārdi ir mūsu kunga Jēzus vārdi. Arī Pāvils apustuļu darbu grāmatā citēja Jēzu. Es parādījos tev tādēļ, ka esmu izraudzījis tevi par kalpu un liecinieku tam, ko tu redzēji un ko es tev rādīšu. Un Hananijam, kurš apostoli Pāvilu kristīja, Jēzus sacīja: šis vīrs, apostols Pāvils,
ir manis izredzēts darbarīgs, lai nestu manu vārdu tautām un ķēniņiem un Izraēla dēliem. Tātad apostols Pāvils ir Kristus kalps un liecinieks, viņa paša izredzēts darbalīgs, lai nestu viņa vārdu tautām un ķēniņiem. Un Pāvils ir un paliek Kristus vārda un vārdu liecinieks arī mūsdienās. Viņam ir, ko mums šodien pateikt, vai arī jāvaram sacīt, ka mūsu kungam Jēzum caur apostoļa Pāvila vārdiem ir mums ko sacīt. Pāvils, kā jau minēju, rakstīja vēstules draudzēm ar mērķi uzmundrināt, pamācīt, draudzes lietas sakārtot un, protams, arvien atgādinot pasaulē labāko vēsti, Kristus evaņģēliju. Bet mūsu šīdienas prediķa tekstā lasām par evaņģēliju ceļu pie Tesaloniķiešu draudzes. Pāvils saka, ka viņa pūles un apmeklējums draudzē nav bijis veltīgs. Un evaņģēlijas sludināšana nekad nav veltīga, kā Mārtiņš Luters arī saka, evaņģēlijas sludināšana nekad nav veltīga, tādēļ tai mums jādod visi spēki. Un kādreiz jau arī tā notiek. Tā prasa atdot daudz spēku. Un ne tāpēc, ka cilvēki vienmēr un visos laikos ir tā milzīgi to meklējuši. Drīzāk otrādāk, vienmēr un visos laikos pasaulē labākā vēsts par grēku piedošanu un mūžīgās dzīvības dāvanu ir tikusi vajāta, apspiesta un noraidīta. Un tad apostols Pāvils saka šos ļoti nozīmīgos vārdus, kurus arī mums ir jāsadzird. Patiešām, kā jūs zināt, pirms ierašanās pie jums mēs, pazemoti un ciešanām pakļauti Filipos, smēlāmies drosmi Dievā, lai pārvarotu milzu pretestību, sludinātu jums Dieva evaņģēliju. Apostolis Pāvils dodas uz Tesalonīku ar pasaulē labāko vēsti, bet tas nenotika bez šķēršļiem. Pār Kristus vārda kalpiem nāca pazemošanas, ciešana un milzu pretestības vilnis. Nu tā no malas izskatās, ka kāds ir ļoti vēlējies, lai Kristu žēlastības vārdi Tesalonikā neatskanētu. Pāvils ar darba biedriem dodas ceļā, bet tad šajā ceļā tiek mesti milzīgi šķēršļi. Bet vai tāpēc Pāvils visu meta pie malas? Nē, viņa ticības apliecība bija, ka spēka pārpilnība pieder Dievam, un tā nenāk no mums pašiem. Tāpēc viņš saka, ka sastopoties ar šo milzīgo pretestību, viņi šie Dieva vārda kalpi smēlās drosmi Dievā. Tas nozīmē, ka viņi bija sastapušies ar pārcilvēcisku spēku un pretestību, ar kaut ko tādu, ko cilvēciskā spēkā panest nemaz nevar. Un tā arī Dievs mums ļauj palikt tukšiem no sava spēka, no savas gudrības, no savas izveicības, no visiem mūsu vislabākajiem plāniem. Viņš to dara, lai apostoļa Pāvila ticības apliecības vārdiem runājot, mūsu nespēkā Dieva spēks varētu varens parādīties. Bet šī Dieva spēka varenība tiešām arī parādās tur, kur mēs kapitulējam un sakām, nu viss, es vairs tālāk nevaru.
Man nekā nav. Man nav resursu kaut ko turpināt un darīt. Bet tieši tad Dievs parādās ar savu lielo bet. Viņš saka, bet man ir kaut kas, ko tev dot. Un tā šis dievišķais bet parādās ļoti daudzās svēto rakstu vietās. Vispirms jau to labi ieraugām mūsu Kunga Jēzus dzīvē. Viņš mūsu un visas pasaules pestītājs nāca, lai atbrīvotu mūs no grēkiem, no nāves un velna varas. Velns un pasaule sacīja savu bet. Kristus tika sagūstīts, sists un šaustīts, piesists krustā un nonāvēts. Liekas, ka nu ir viss ir zudis. Un tad Dievs saka savu lielo bet nekas nav beidzies. Tieši viss sākas. Kristus augšām ceļas no nāves un pasaulē labākā vēsts uzsāk savu uzvaras gājienu. Tad apustuļu darbu grāmatā lasām par to, kā šeit Kristus žēlastības vēstī klājās. Un tur atkal un atkal no jauna mēs lasām par dievišķo bet. Lūk, daži piemēri. Apustuļu darbu grāmatas iesākumā lasām par to, ka Kristus draudzē pievienojās daudz vīri un sievu. Tad atkal ceļas pretestība, un reliģiskā elite lika apustuļus apcietināt un iemest pilsētas cietumā. Nu atkal šķiet, nu ir viss, atkal pretestība. Bet tad atkal nāk dievišķais bet. Mēs lasām, bet naktī Kunga eņģelis atvēra cietuma durvis, un viņus ārā izvedis sacīja: ejiet, nostājieties templī un vēstiet tautai visus šīs dzīvības vārdus. Un tad atkal tūdaļ apustuļus satver cieti, tos pratināja, šaustīja un piekodināja, lai Jēzus vārdā viņi vairāk neko nerunā. Un tad atkal izgaismojas dievišķais bet. Bet viņi aizgāja no Sinedrija priecīgi, jo bija atzīti par cienīgiem ciest negodu Kristus vārda dēļ. Un tad dienu no dienas viņi nemitīgi mācīja un sludināja Kristu Jēzu gan templī, gan mājās. Tad mēs lasām par pirmo kristīgo asinsliecinieku Stefanu. Bet Stefans Dieva žēlastības un spēka pilns darīja lielus brīnumus un zīmes tautā. Protams, pasaule un velna vara to nevar tā atstāt. Tā grib sacīt savu bet. Uzradās kādi kūdītāji un apmelotāji, kas teica: mēs esam dzirdējuši, ka viņš par Mūzu un Dievu runā zaimojošus vārdus. Stefans tika sagrābts un aizvests uz Sinedriju, uz tiesu. Atkal liekas, nu gan ir slikti. Bet šīs tiesas priekšā ar Stefana sprediķi Dievs sacīja savu bet. Bet tad atkal Dieva ienaidnieki Stefana sprediķi dzirdēdami dusmās grieza zobus uz viņu. Viņiem ir skaidrs, ko viņi grib darīt. Pasaule un velna vara veiks savu gājienu un sacīs savu bet. Un nē, šeit nekas nebeidzas. Mēs lasām, bet Stefans, svētā gara pilns, pacēla acis uz debesīm un redzēja Dieva godību un Jēzu stāvam pie Dieva labās rokas. Mūsu pestītājs Jēzus Stefanu debesīs sagaida kājās piecēlies. Pasaules un velna vara reliģiskās elites ietērpā
Stefanu nomētāja ar akmeņiem. Bet Stefans, Kristus vārdu apliecinādams, tika uzņemts debesīs. Tad atkal lasām par velna varas viņu sacīto, bet, ka pēc Stefana nogalināšanas Jeruzalemē tūdaļ iesākās lielas vajāšanas un visi, izņemot apustuļus, izklīda pa Jūdejas un Samarijas zemēm. Varētu domāt, ka velna vara atkal ir uzvarējusi. Dedzīgais Kristus apliecinātais Stefans ir nogalināts, draudze izklīdināta. Ir viss cauri. Tad lasām par dievišķo bet izklīdinātie staigādami apkārt sludināja vārdu. Dievs atkal brīnumainā veidā zaudējumu un nespēka vērš brīnumā, dzīvībā un spēkā. Un tad jau kā lielais dievišķā bet apliecinātājs nāk apostolis Pāvils. Par viņu mēs lasām, ka arī viņš iesākumā bija zem šīs velna varas, bet Sauls, pilns nāves draudu pret kunga mācekļiem, ieradās pie augstā priestera un lūdza no tā vēstules sinagogām Damaskā, lai sastopot kādu šīs ticības ceļa gājējus, vīrus un sievas, viņš tos varētu sasiet un vest uz Jeruzalemi. Varētu domāt, pasaules varai un velna varai ir cēlies kāds īsten liels aizstāvis un varonis. Bet atkal šeit Dievs veica savu gājienu un sacīja savu bet. Apostolis Pāvils tika atgriezts, un kā jau minēju, Jēzus viņam sacīja: es parādījos tev tādēļ, ka esmu izraudzījis tevi par kalpu un liecinieku tam, ko tu redzēji un ko es tev rādīšu. Un slava Dievam, par to mēs šodien varam lasīt 13 apostoļu Pāvila vēstulēs. Tātad, ko mēs šīs dienas Dieva vārdu vēstījumā ieraugām? Mēs ieraugām to, ka kristīgā draudze dzīvo šajā spriedzē starp pasaules un velna vara bet un Dieva lielo bet. Kristīgā draudze dodas pasaulē ar evaņģēliju, Kristus uzvaras vēsti, bet šis gājiens nenotiek bez pretestības. Mēs sastopamies ar to draudzes līmenī. Mēs visi kopā. Jā, arī katrs atsevišķi. Un tomēr jau galvenais, kas mums ir jāpatur prātā, ka nav nekā tāda šajā pasaulē. Nav tādas situācijas, kur Dievs nevarētu sacīt savu dievišķo bet. Dievs vienmēr uzvar, un mēs līdz ar viņu. Tāpēc mums nekad nav jābaidās no nespēka, jo mums ir pieejams lielais dievišķais bet. Mums nav jābaidās no nespēka, no pretestībām un grūtībām, jo mums ir dota iespēja smelties spēku Dievā. Jā, tieši šajā apsolījumā, kas mums ir šodien jāsatver, ka Kristus ir ar savu draudzi, un viņa bet ir lielāks par visas pasaules un velna varas bet. Kāds sludinātājs reiz iedrošināja ciešanām pakļautu kristieti sacīdams: ar Dievu tu vienmēr esi vairākumā. Ar Dievu tu vienmēr esi vairākumā. Tāpēc, ja kādreiz mūs pārņem sajūta, ka gan ir slikti un pret mums ir sacēlušies visi elles spēki, tad neizbīsimies.
Ja ar savu nespēku pieķeramies Dievam, kas savu dēlu ir augšām cēlies no mirušajiem, tad mēs varam būt droši. Mēs esam vairākumā. Ar Dievu mēs vienmēr esam vairākumā. Un pasaules labākā vēsts turpina un turpinās savu uzvaras gājienu. Bet kas attiecas uz mums, tad mums šajā vēstī ir jāpaliek, tajā jādzīvo, prieku un spēku no tās jāsmeļ. Un kā Luters teica, tā kā tas nekad nav veltīgi, šie brīnišķīgie vēstī par Kristus uzvaru mums ir jāatdod visi spēki. Lai Dievs uz to mums palīdz. Āmen.